Kas tad ir tā īsti joga? Mēs bieži vien domājam, ka joga ir tikai tas laiks, ko mēs pavadam uz paklaiņa, tie ir kādi stiepieni vai vingrinājumi, bet patiesībā joga ir tāds vesels dzīvesveids. Un, lai mēs būtu veseli, tad fiziskās kustības ir tikai tāda viena maza daļa no tā visa, kas ir joga. Bet tas dara lielas izmaiņas mūsu dzīvē, tas laiks uz mūsu paklaiņa. Un, tā kā varbūt tu esi jau pavērojusi, un katru nodarbību mēs sākam ar 3 om, un mēs arī nobeidzam nodarbību ar 1 om. Tu dzirdi mani? Un mēs ļoti daudz dzirdam šo skaņu om, bet bieži vien mēs nemazām nezinām, ko tad tā skaņa nozīmē, kāpēc mēs viņu lietojam un kas tad ir šī maģiskā skaņa. Tad šodien es pastāstīšu nedaudz vairāk par to, kas tad ir om, kāpēc mēs viņu lietojam un kāpēc viņu visā pasaulē tiek uzskatīta par universālo skaņu. Tātad skaņa om patiesībā sastāv nevis no tā, kā mēs dzirdam om no 2 burtiem, bet patiesībā sastāv no 3 burtiem – a, o un m. Un tiek uzskatīts, ka šī ir universāla skaņa. Visā pasaulē jebkurš cilvēks šos 3 burtus visu laiku izrunā un lieto savā dzīvē. Tieši tāpēc viņa tiek uzskatīta par universālo skaņu. Ja mēs skatāmies no tāda zinātniskā viedokļa, tad tiek uzskatīts, ka pasaulē ir radusies zemeslode, mums ir radusies lielā sprādzienā. Un šobrīd NASA atklāja, ka tiešām ap Sauli, viņi atklāja īstenībā 5 gadus vai 6 atpakaļ, kad ap Sauli ir tiešām skaņa om. Tātad tā ir šī pirmā skaņa. Kāpēc tiek kā mēs varam pierādīt to, kad mēs katrs lietojam savā ikdienā visu laiku šos 3 burtus, šo universālo skaņu? Tagad es tev jautāšu, kas ir pirmais, ko tu saki, tad, kad tu stipri nobīsties? Vai tad, kad tev kaut kas ļoti sāp? Au! Es saku au! Vai ne? Un pirmais burts ir ā. Vai tad, kad tev iesāpas, vai tu apdedzini pirkstu, ir ā, vai ne? Tā ir skaņa ā. Ko šī skaņa dara? Kāpēc mēs sakam šo skaņu? Pilnīgi neapzināti. Neskatoties, kurā pasaules valstī mēs esam un kuras pasaules pilsoņi mēs esam. Šī skaņa izkliedē bailes un mazina sāpes. Tieši tāpēc jau fiziski mēs paši dabīgi šo skaņu sakam. Otrā skaņa mums ir skaņa o. Ja es tev saku, Līga, tu šodien tik forši izskaties. Wow! O! Tā ir skaņa o. Kā tu jutīsies? Jutīšos ļoti labi. Visu dienu, vai ne? Un tā ir laimes sajūta. Šī skaņa o mūsos iekšā rada laimes sajūtu. Un mēs varam grozīties, kā gribam, vienalga, kurā pasaules valstī mēs būsim. Ja mēs kādam pateiksim, wow, o, tu šodien izskaties, wow, viņš jutīsies labi. Viņš būs priecīgs. Tātad šī skaņa o dabīgi mums ir radīta, lai mēs veidotu sevi iekšā laimes sajūtu. Un trešā skaņa, kas mums ir Tad, kad mēs ēdam garšīgu ēdienu, ko mēs sakam? Un nav nozīmes, kurā pasaules valstī mēs esam. Un ēdiens, ja mēs skatāmies arī no ajurvēdas, tad ēdiens ir tas, kas mūs dziedina. Jebšu noindē. Viss sākas ar ēdienu, pareizi. Un skaņa ir dziednieciskā skaņa. Tā ir tā skaņa, kas mūs dziedina. Tādēļ mēs bieži vien, ja, piemēram, maina jogas trenerus vai iet pie, nezinu, piemēram, pie Sadguru vai pie Osho vai vēl pie kādiem lieliem guru, tad katram šī skaņa, ko mēs izrunājam, ir atšķirīga. Kāds cits saka ilgāk skaņu A, kāds cits saka ilgāk skaņu O, kāds cits saka ilgāk skaņu Tas nozīmē, ka tas, ko viņš grib sevī, ja viņš grib sevī radīt vairāk
happiness, jeb šo laimes sajūtu, viņš teiks vairāk skaņu O. Ja viņš grib dziedināt sevi, viņš teiks skaņu Ja viņam ir bailes vai kādas slimības, un viņš grib kļūt vesels un atbrīvoties no bailēm, viņš vairāk ilgāk teiks skaņu A. No jogas mums iesaka teikt 2 pret 1 pret 2. Ja mēs, piemēram, sakam skaņu A un O 5 sekundes, tad skaņu mēs sakam 10 sekundes. Bet tas ir tāds viens šablons, ko mēs varam uzskatīt un ņemt mācoties, bet tad, kad jau mēs esam iemācījušies šo mantru, jo skaņa om patiesībā ir mantra, un tad, kad mēs viņu esam sapratuši, ka wow, tas patiešām nav nozīmes, vai tā ir Indija, no kurienes tas viss nāk, vai mēs esam Latvija, vai mēs esam Brazīlija, Jaunzēlanda, Norvēģija, jebkurā pasaules valstī, visas šīs skaņas mēs izmantojam absolūti vienādi, nezinot nekādu valodu. Pareizi? Un tas ir ļoti, ļoti interesanti. Un vēl NASA parāda, ka tiešām ap sauli šī skaņa om patiešām arī ir. Un ko es vēl par to gribu pieminēt, kad šo mēs varam skaitīt, tā ir universālā mantra. Ja mēs nezinām, ko skaitīt vai kādas lūkšanas skaitīt, tad skaņa om ir tas, ko mēs varam teikt. Nu, tāds skaists ievads. Katru dienu, katru reizi jogas nodarbībās no septembrī mums būs kāda maza, es pastāstīšu, kas tad ir, kāpēc mēs kaut ko daram un kas no tāds ir īstais un patiesais ieguvums mums un ko mēs varam izmantot savā ikdienā. Okay? Nu ko? Iekārtojamies ērti, saliekam mūsu celīšus, sakrustojam. Atbrīvojam plaukstus uz ceļgaliem, aizveram ciet acis. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un dziļu, mierīgu izelpu. Dziļa, dziļa ieelpa un mierīga izelpa. Ar nākošo ieelpu saliksim plaukstas pie krūša kurvja un kopā teiksim 3 om. Tagad mēs zinām zināšanas par maģisko skaņu un mēs varam izmantot tos burtus ilgāk, kurus mēs vēlamies pilnveidot un iegūt ieguvumus no šīm skaņām. Ar nākošo ieelpu mēs kopā sakām 3 om, dziļa ieelpa. Ielpa. Ielpa. Ar nākošo ielpu saberzējam plaukstas tā, lai jūtam siltumu starp tām. Siltās plaukstas uzliekam sev uz acīm un ar smaidu lēnām vēram vaļā acis un atbrīvojam mūsu rokas uz celīšiem. Ar nākošo ielpu rokas liekam mums priekšā, īkšķīšus ieliekam iekšā, aizveram ciet. Un tagad mums ir kulaciņi un ar kulaciņiem mēs sākam rotācijas kustību. 1, 2, izrotējam kārtīgi mūsu plaukstas locītavu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, samainam virzienu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
un 1. Ār ieelpu, iztaisnojam mūsu plaukstas plecu platumā. Ār izelpu, plaukstu pirkstiņi mums nāk uz pleciņiem. Ār izelpu, saliekam elkonīšus kopā. Ār izelpu, liekam elkoņus uz aizmuguri. Ār ieelpu, uz augšu, kārtīgi izapaļojam mūsu plecus. Ār ieelpu, nākam uz augšu. Ār izelpu, uz leju. 2, 3, 4. Mēģinam likt elkoņus kopā. Maleči 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ār ieelpu, mainam rotācijas virzienu, mēģinam kārtīgi atvērties ar krūšu, kuru ār ieelpu un sajūtam, kā mums atverās lāpstiņas. 3, 4, ļoti labi. 5, ieelpa, nākam uz augšu, ār izelpu. 6, ieelpa uz augšu, izelpa. 7, ieelpa uz augšu, izelpa. 8, ieelpa uz augšu, izelpa. 9, ār ieelpu uz augšu, izelpa. 10, ār ieelpu, ceļam rokas uz augšu, saliekam plaukstus kopā, hops, izliecam plaukstus uz ārpusi. Dziļa, dziļa ieelpa, skats uz augšu, atliecam lēnām galvu uz leju. Ār izelpu, plaukstas nāk gar sāniem, zods nāk lejā pie krūšu kurvja. Ār ieelpu, ceļam rokas uz augšu, plaukstas kopā un plaukstas nāk uz āru. Skats uz augšu, lēnām atliecam galvu atpakaļ. Ār izelpu, skats uz priekšu. Laižam rokas uz leju un zodu laižam tuvāk pie krūšu kurvja. Vēl vienu reizi ār ieelpu, savijam rokas kopā, skats uz plaukstām, lēnām atliecam kaklu uz augšu un turamies šeit. 5. Turpinam stiepties ar rokām uz augšu. 4. Mēģinam taisnot mūsu rokas. 3, 2 un 1. Ār izelpu, galva nāk uz centru. Atbrīvojam mūsu rokas garš gurniņiem. Nolaižam zodiņu uz leju. Paliekam šeit 5 ieelpas un izelpas. 1, 2, 3, 4 un 5. Ār ieelpu, nākam atpakaļ uz augšu. Vēl vienu reizi ceļam rokas uz augšu, izstiepjamies uz augšu. Ār izelpu, ejam uz priekšu, nometam mūsu pirkstu galiņus uz zemes. Un ar pirkstu galiņiem, kā ar zirneklīšiem, ejam uz priekšu, atbrīvojam pieri uz zemes. Tagad pārbaudam, lai mūsu sēža svaigi abi divi ir pielikti pie zemes. Turamies šeit. 1. Ieelpa un izelpa. 2. Dziļa ieelpa un izelpa. 3. Ieelpa un izelpa. 4. Ieelpa un izelpa. 5. Ār ieelpu, ceļam galvu uz augšu. Ār izelpu, lēnām nākam tuvāk pie sevis klāt. Ār ieelpu, vēl vienu reizi ceļam rokas uz augšu. Kreisā plauksta nāk uz labā ceļgala. Labā roka nāk aiz muguras. Savijamies uz labo pusi. Atļaujam izkrakšķēt mūsu mugurkaulam. Turamies šeit. 5, 4, 3, 2 un 1. Ār ieelpu, skats uz priekšu. Ār nākošo ieelpu atkal iztaisnojam rokas, saviem plaukstus kopā, skats uz augšu. Ār izelpu, ejam uz priekšu, vēl vienu reizi nolaižam mūsu pirkstiņus uz leju, atbrīvojam pieri uz zemes. Elpojam šeit 5 ieelpas un izelpas. 1. Mēģinam sēžu svaigus un dupsi laisti uz leju. Ar rociņām ejam cik vien varam uz priekšu. 3. Ieelpa un izelpa. 4. Ieelpa un izelpa. 5. Ār ieelpa, ceļam galvu uz augšu.
Arī izelpo ar pirkstu galiņiem, nākam tuvāk sev klāt. Nu ko, vēl vienu reizi ceļam rokas uz augšu. Tagad labā plauksta satver kreiso celīti. Kreisā plauksta nāk aiz muguras. Iegriežamies, izkrakšķinam mūsu muguriņu, skatāmies, cik vien varam aiz muguras. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu nākam uz priekšu. Ar izelpu atbrīvojam mūsu plaukstas. Tagad kreisā kāja mums ir taisna. Labā kāja mums ir taisna. Izpurinam abas kājas priekšā. Ļoti labi. Kreisā kā pēda nāk uz labā augšstilba. Ja varam, ar abām plaukstām satveram mūsu kreiso potīti un sākam kustināt kreiso celi uz augšu, uz leju, pustauriņus. Labā kāja mums ir nostiepta. Pēda skatās, pirkstu gala skatās uz augšu. 10, 9, 8, malacis, aktīvi, 7, 6, malacis, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu vēl vienu reizi ceļam rokas uz augšu, izstiepjam muguriņu uz augšu. Ar izelpu, ja varam, liecamies uz leju, satveram vai nu mūsu celīti, vai nu potīti, vai nu pēdu no ārpuses. Un lēnām laižam zodiņu vai pieri uz leju. Turamies šeit, ielpa un izelpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ar ielpu nākam ar skatu uz augšu. Atbrīvojam mūsu plaukstas aiz muguras. Pirkstu gali skatās uz priekšu. Ar izelpu labo pēdu liekam uz zemi, ceļgals ieliekts. Ar ielpu hops, ceļam gurnus uz augšu un paliekam šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ar izelpu nolaižam gurniņus uz leju, atbrīvojam kreiso kāju, izpurinam abas divas kājas, malači. Ar ielpu labā kāja nāk uz kreisā augšstilba. Atkal ar abām plaukstām satveram mūsu potīti un sākam kustināt pustaureni. Labo celi uz augšu, uz leju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malači. Ar ielpu ceļam rokas uz augšu, izstiepjam mugurkaulu. Ar izelpu ejam uz leju, satveram vai nu mūsu ceļgalu, vai nu potīti, vai nu kāju. Un lēnām ejam uz leju. Turamies šeit. 1. Ar katru izelpu atļaujam savam ķermenim iestiepties dziļāk un palaižam viņu vaļā. Atbrīvojamies. 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ar ielpu skats uz augšu. Ar izelpu plaukstas nāk aiz muguras. Kreisā pēda uz zemes, ceļgals ieliekts. Hops, ar ielpu ceļam gurnus uz augšu. Varam atliekt galvu uz leju, ja nav sprandas problēmas, un paliekam šeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izelpa laižam lēnām gurniņus uz leju, izpurinam mūsu kājas, izpurinam mūsu rokas. Arī ielpu kājas nāk paklājiņa platumā. Vēl vienu reizi ceļam rokas uz augšu. Ar izelpu noliecamies pie kreisās kājas. Ar ielpu nākam uz augšu. Ar izelpu pie labās un mainam. 1, 2, 3, 4. Ielpa 5. Izelpa 6. Ielpa 7, izelpa 8, ielpa 9, izelpa 10, paliekam šeit, turamies. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Arī elpu ceļam abas divas rokas uz augšu. Ar izelpu liecamies pie labās kājas, satveram labo kāju un mēģinam tuvināt pieri un zodu pie celīša. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ielpa nākam uz augšu. Izelpa saliekam mūsu pēdas kopā, tauriņa poza, pievelkam pēdas tuvāk pie iegurņa un kustinam mūsu spārniņus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ātrāk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malacis. Ar izelpu sakrustojam kājas, plaukstas mums nāk paklaiņā. Tagad atveram mūsu ceļgalus. Ar izelpu nākam bērna pozā. Bērna poza ar ielpu. Nākam uz galda poza, izelpa, kobras poza. Pēdas var būt atvērtas. Ar izelpu atkal nākam uz bērna pozu. Ielpa, nākam uz kobras pozu. Ar izelpu bērna poza, izstiepjam muguriņu. Ar ielpu nākam uz kobras pozu, atliecam plecus, krūši kurvis uz augšu. Ar izelpu lēnām ejam uz bērna pozu. Ar ielpu ejam uz kobras pozu. Atrulējam pleciņus, krūši kurvis uz priekšu, galviņa maigi atliecās atpakaļ, paliekam šeit. Varam maigi ieliekt elkoņus, turamies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ar izelpu lēnām nākam bērna pozā. Atveram celīšus, paliekam šeit, noliežam galvu uz paklaiņu un atpūšamies šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu ceļam galvu uz augšu. Ar rokām nākam nedaudz tuvāk pie sevis klāt. Nākam uz mūsu celīšiem. Ar izelpu aktivizējam pēdas. Pirkstu galis tieši paklaiņā. Ceļam sevi augšā. Sunī ar skatu uz leju un šeit maigi izstaigājam vienu kāju. Un maigi izstaigājam otru. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu labā roka satver kreiso vainu ceļgalu, vainu ikru, vainu potīti. Skatāmies cauri kreisajam plecam. Turamies šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ar izelpu labā plauksta nāk uz paklaiņa. Kreisā plauksta satver labo vainu ceļgalu, vainu ikru, vainu potīti. Skatāmies cauri labajam plecam un stiepjam sevi šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu kreisā plauksta nāk uz paklaiņa, skats uz priekšu un lēnām čāpojam uz paklaiņa augšējo malu. Ar izelpu ieliecam mūsu ceļgalus, ceļam rokas uz augšu, turamies krēsla pozā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar ielpu nākam uz augšu, mūsu rokājas nāk
gurnu platumā. Arī elpu ieliecam labo ceļgalu. Ar abām rokām satveram celīti, pievelkam celīti tuvāk klāt pie krūšu kurvja, pēdiņa nostiepta, turamies šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi, lēnām labā pēda vai nu nāk pie potītes, vai nu pie ceļgala, vai nu iekšā augšstilbā. Mēģinam atrast visstabilāko koka pozu. Plaukstas nāk pie krūšu kurvja, lēnām labo ceļgalu liecam uz ārpusi. Mēģinam īstaisnot mūsu iegurni. 1, 2, mēģinam taisnot kreiso kāju taisnu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ļoti labi. Arī elpa atkal labais celis nāk pie krūšu kurvja, pievelkam labo celi tuvāk sev klāt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ar izelpu labā kāja nāk atpakaļ, abas plaukstas nāk uz zemes. Atbrīvojam plaukstas uz zemes, mēģinam kreiso kāju celti uz augšu. Turamies šeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Arī elpu kreisā plauksta turpina spiesti paklaiņā. Lēnām ar labo roku vēramies uz augšu. Un esam pusmēnes pozā. Labā kāja taisna, labā roka uz augšu. Skats uz labo plaukstu vai taisni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ar izelpu labā plauksta nāk uz zemes. Lēnām ieliecam labo pēdu, nākam uz zemes. Ieliecam mūsu celīšus, atveramies šoreiz ar pēdām platāk, pēdu pirksti mums iziet uz āru, iesēžamies iekšā malāsanā un atelpojamies šeit. Mēģinam papēdīšus, jau varam tuvināt pie zemes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. To pašu daram uz pretējo pusi. Arī elpu ceļamies uz augšu, celīši ieliekti krēsla poza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu nākam uz augšu, kājas gurnu platumā. Tagad labā kāja stabila, labā pēda spiež paklaiņā. Ar izelpu kreiso celi mēs ieliecam, ar abām plaukstām satveram kreiso celi, pievelkam savu tuvāk klāt. Turam savu balansu. 10, 9, 8, 7, ļoti labi, 6, 5, 4, turpinam taisnot labo kāju, 3, 2 un 1. Ar izelpu kreisā pēda nāk iekšā labajā augšstilbā. Hops, malacis. Lēnām saliekam plaukstus pie krūša, kur vien nāmastē mudra. Turpinam kreiso ceļgalu. Jā, atrodi savu balansa punktu. Malacis. Ļoti labi. 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu vēl vienu reizi satveram kreiso celīti, pievelkam viņu tuvāk pie krūšu kurvja. Turamies šeit. 10, 9, 8, ļoti labi. 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Arī izelpu kreisā kāja iet atpakaļ.
Plaukstas nāk uz zemes. Atbrīvojam plaukstas uz paklaiņa, ceļam kreiso kāju uz augšu. Labais celgis, taisns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar ielpu labā plauksta uz zemes. Un atveramies ar kreiso roku uz augšu. Hops, malacis, 10, pusmēnes poza, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu kreisā plauksta uz zemes, kreisā pēda nāk pie labās kājas. Ar izelpu satveram vai nu mūsu celīšus, vai nu mūsu ikrus, vai nu potītes. Pievelkam sevi ciešāk klāt pie kājām. 1, 2, 3, 4 un 5. Lēnām ar ielpu ceļam rokas uz augšu. Ar izelpu atbrīvojam rokas gar sāniem, izpurinam rokas, izpurinam kājas. Šoreiz labā kāja mums čāpo atpakaļ. Labā kāja mums iegriežas 90 grādos, kreisā taisna. Ar ielpu atveramies ar rokām uz priekšu, izelpa kreisais ceļgals ieliekts, kāreivja poza. Ar ielpu nākam pa vidu, kreisā kāja nāk uz pa vidu, rokas uz augšu. Ar izelpu labā pēda skatās uz āru, un mēs ejam kāreivja pozā uz labo pusi. Jā, malacis. Ar ielpu nākam atpakaļ pa vidu, rokas uz augšu. Ar izelpu kāreivja poza uz kreiso pusi. Malacis, ielpa, nākam atpakaļ uz centru. Izelpa uz labo pusi. Ar ielpu nākam atpakaļ uz centru. Izelpa uz kreiso pusi. Paliekam šeit. 5, 4, 3, 2, 1. Ielpa nākam uz centru. Ar izelpu nolaižam mūsu plaukstas uz zemes. Varbūt tu vari paiet apgriezties otrādāk. Un tagad ar plaukstiņām mēs ejam uz priekšu, cik vien tu vari. Un nolaižam galvu starp plaukstām. Un izstiepjam mugurkaulu šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu lēnām skats uz augšu. Ar izelpu ar plaukstiņām nākam tuvāk sev klāt. Ceļam sevi uz augšu. Rokas nāk uz augšu. Tagad labā pēda iegriežas uz priekšu, kreisā 90 grādos. Ieliecam mūsu ceļgalu, kāreivja poza, paliekam šeit. 1, 2, 3, 4, 5. Un ar izelpu laižam plaukstas uz zemes. Labā kāja, kreisā kāja čāpo atpakaļ. Un mēs nākam sūnī ar skatu uz leju. Atpūšamies šeit. Šeit mēs varam ieliekt mūsu celīšas un atpūtināt mugurkaulu. Turpinam elpot šeit. 1, 2, 3, 4 un 5. Ar izelpu nolaižam celīšus uz leju un plātāk paņemam mūsu celīšus. Lēnām laižam gurnus uz leju bērna pozā. Ar rokām ejam uz priekšu, atbrīvojam pieri uz zemes un paliekam šeit 10 ielpas un izelpas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, ielpa un 10. Ar nākošo ielpu ceļam galvu uz augšu, lēnām ceļam gurniņus uz augšu un atbrīvojam mūsu nābiņu uz leju. Nākam sfinksa plazā, atbrīvojam elkoņus uz leju, kājas mums ir nostieptas, krūšu kurvis skatās uz priekšu. Esam šeit 10 ielpas un izelpas. 1, 2, krūšu kurvi ceļam uz priekšu. Kā visu laiku, visas 10 ielpas un izelpas fokusējamies to, ka kāds mūs velkais krūšu kurvi uz priekšu, sfinksa poza. Pēdas mums ir nostieptas. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu lēnām atbrīvojam mūsu galvu. Uz mūsu rokām paliekam šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu kājas mums ir nostieptas un ar nākošo ielpu ceļam rokas un galvu un krūšu kurvi uz augšu. Ar izelpu atbrīvojam un turpinam šādi 10 reizes. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju 2. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju 3. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju 4. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju 5. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju 6. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju 7. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju 8. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju 9. Ar ielpu nākam uz augšu, paliekam šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ar izelpu atbrīvojam mūsu pieri uz zemes un pilnībā atslābinamies. Dziļa ielpa. 1, ielpa. 2, ielpa. 3, ielpa. 4, ielpa. 5, ielpa. Izelpa 7, ielpa. 8, ielpa. 9, ielpa. Un izelpa 10. Ar nākošo ielpu ieliecam mūsu celīšus. Ar izelpu ceļam galvu uz augšu. Ar rokām satveram mūsu potītes no aizmuguras. Tagad mūsu pēdas ir nevis nostieptas uz priekšu, bet hops nostieptas uz aizmuguri, uz atpakaļgaitu. Ar ielpu ceļam krūšu kurvi uz augšu, ceļgalus uz augšu un ar kājām mēģinam atvērt mūsu plecus. Turamies šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa. Atbrīvojamies uz paklaiņa, atbrīvojam plaukstus uz grīdas. Dziļa ielpa un izelpa. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Arī elpu lēnām ceļam galvu uz augšu, plaukstas saliekam pie krūšu kurvja. Ceļam sevi uz augšu, un šoreiz mūsu celīši ir kopā. Atbrīvojam pieri uz zemes, un rokas mums nāk aiz muguras. Paliekam šeit. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu plaukstas nāk pie galvas, ar ielpu ceļam sevi uz augšu, sakrustojam kājas un liekam kājas mums uz priekšu. Izpurinam mūsu abas divas kājas. Ļoti labi. Ar izelpu mēs ieliecam vienu celīti. Hops. Un ieliecam otru. Apsēžamies starp mūsu gurniņiem. Ja šeit jūtam lielu saspringumu, paliekam šeit. Nākošā mēs lēnām, ja mēs jūtam šeit, ka mums jau ir labi, mēs nākam uz mūsu elkoņiem. Hops! Un šī ir otrā poza. Paliekam, ejam dziļāk mūsu āsanā, varam palikt uz mūsu elkoņiem. Ja jūtam, ka šis ir par vieglu un varam iet tālāk, atbrīvojam mugurkaulu uz zemes, atliecam rokas aiz muguras un paliekam šeit. Šī ir āsana, kura palīdz jums uzlabot gremošanas sistēmu un sakārto visu jūsu vielmaiņu, kā arī izstiep jūsu augšstilbus. Šo āsanu jūs varat darīt arī tad, kad jūs esat tikko pāēdušas, un ja jūs jūtat, ka jūs esat apēdušas pārāk daudz, vai jūs nespējat kaut ko sagremot, tad jūs šajā āsanā droši variet pabūt 5, 10 un pat 15 minūtes, un viņas jums lieliski palīdzēs sagremot ēdienu. Otrā lieta, ja jūs jūtat saspringumu muguras jostas daļā, jūs varat palikt zem mugurkaula kādu spilvenu vai atbalstu, lai jums nebūtu spiediens uz jostas skriemeļiem. Lēnām ar ieelpu ceļam sevi uz augšu vai nu nākam atpakaļ uz elkoņiem. Ceļam sevi lēnām uz augšu, sakrustojam vēlreiz mūsu kājas. Saliekam kājas priekšā, izpurinam abas divas kājas. Lēnām guļamies uz vēdera skriemeli pa skriemelim un pastrādāsim vēl ar korsetes jebšu vēdera muskuļiem. Rokas mums nāk gar sāniņu ar ieelpu. Ja varam, paceļam galvu uz augšu. Ja mums ir kāds saspringzinājums sprandā vai nejūtam to, ka mūsu korsetes muskuļi ir pietiekoši spēcīgi, varam galvu turēt uz paklaiņa. Ar ieelpu ceļam abas kājas uz augšu. Ar izelpu lēnām uz leju, bet nenoliecam līdz zemei. Ieelpa uz augšu, izelpa uz leju un turpinam. 1, 2, ļoti labi. 3, izelpa uz leju, ieelpa uz augšu. 4, izelpa uz leju, ieelpa uz augšu. 5, izelpa uz leju, ieelpa uz augšu. 6, izelpa uz leju, ieelpa. 7, izelpa uz leju, ieelpa. 8, izelpa uz leju, ieelpa. 9, izelpa uz leju, ieelpa. 10, paliekam augšā. 10, 9, pirkstu gali nostiepti, skatās uz augšu. 6, 5, 4, 3,
2, 1. Kreisā kāja iet uz leju, kreisā kāja uz augšu. Tagad to pašu ar vienu kāju. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ļoti labi. 7, 8, 9 un 10. Elpa. Nākam uz augšu, samainam kājas. Labā kāja uz leju un uz augšu. 1, 2, ļoti labi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Lēnām atbrīvojam mūsu kājas, ieliecam mūsu cēlīšus, arī elpu. Plaukstas un rokas mums nāk gar sāniem. Plaukstas nāk uz leju. Ar izelpu abas kājas nāk uz kreiso pusi, skats uz labo. Ar ielpu nākam uz centru, ar izelpu celīši uz labo, skats uz kreiso. Un pamīšus mainam. Ielpa centrs, izelpa sāni. 1, ielpa centrs, izelpa sāni. 2, ielpa centrs, izelpa sāni. 3, ielpa centrs, izelpa sāni. 4, ielpa centrs, izelpa sāni. 5, ielpa centrs, izelpa sāni. 6, ielpa centrs, izelpa sāni. 7, ielpa centrs, izelpa sāni. 8, ielpa centrs, izelpa sāni. 9, ielpa centrs, izelpa sāni. 10, ielpa centrs, izelpa sāni un paliekam šeit. 10 ielpas un izelpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10 ielpa uz centru, ar izelpu uz labo pusi, paliekam šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu uz centru, ar izelpu iztaisnojam mūsu kājas, iztaisnojam mūsu rokas atpakaļ gar mūsu ķermeni, ar delnām uz augšu un pilnībā atslābinamies šavāsanā. Taisam dziļu, dziļu ielpu. Un ar izelpu pilnībā atslābinam mūsu prātu. Atslābinam mūsu sejas muskuļus, mūsu sprandu, plecus, kaklu, mugurkaulu, plaukstas. Atslābinam krūšu kurvi, jostas daļu, vēderu. Pilnībā atslābinam iegurni, augšstilbus, ceļgalus, ikrus un pēdas. Dziļa mierīga ielpa. Un ar izelpu pilnībā atslābinamies.
Ar nākošo ieelpu lēnām sākam nākt atpakaļ pie sevis. Sākam kustināt pēdas, pirkstus. Lēnām pagriežam galvu uz kreiso pusi, lēnām uz labo. Ar ieelpu nākam atpakaļ uz centru. Ar nākošo ieelpu abas rokas mums nāk aiz galvas, izstiepjam mūsu kājas un izstiepjam mūsu rokas. Ar izelpu ieliecam mūsu ceļgalus ar rokām, satveram mūsu celīšus un pašūpojamies no viena sāniņa uz otru. Ar nākošo ieelpu viena no plaukstām mums nāk aiz galvas. Savijamies uz to pusi, atbrīvojam galvu uz rokas, taisam dziļu, mierīgu ieelpu. Un ar izelpu spiežam plaukstu uz paklaiņa un ceļam sevi augšā kādā no meditācijas pozām.